sanāk tā, ka Geoface pēc būtības nav, tā kā, mums tirgu ir diezgan daudz brīvpieejas kaut kādas programmas, jā. Es saprotu, ka tā programma ir domāta vairāk tā kā ikdienas darbam, jā, ka tu vari tur plānot savus laukus, apskatīties, kā izskatās tavi lauki no satelīta, jā. Varbūt tur veidot mēslošanas kartes kaut kas cits, jā. Bet ir tāds galvenais jautājums, kāda ir tā būtiskākā atšķirība starp tam brīvpieejas, varbūt kaut bezmaksas sistēmām un Geoface, vai tā kā zemnieks saprot to starpību un kas ir tāds galvenais iegūms lietojot to sistēmu. Jā. Lūk, šobrīd tirgu ir pieejams daudz dažādas lauksaimniecības pārvaldības sistēmas, kas ir izstrādātas arī varbūt Vācijā, Dānijā, bet tādas, teiksim, kuras būtu vairāk piemērotas Latvijas lauksaimniekam un kuras ir latviešu valodā, tādas varētu teikt, kad ir 3. Viena no tām ir Geoface, tad ir arī Agronoms un Mans lauks. Ar ko mēs atšķiramies no mūsu konkurentiem, ar to, ka mēs piedāvājam šīs modernās digitālās tehnoloģijas, kas ir satelīta dati, kad datora ekrānā saimnieks var sekot līdzi tam, kā attīstās veģetācija uz viņa laukiem. Ko tas dod? Kāds ir ieguvums? Principā, kad var diagnosticēt problēmu vietas, pēc ziemas var pārskatīt sējumus un konstatēt, kuri lauki vai lauka daļas būs jāpārsēj. Attiecīgi jau uzreiz arī saplānot, var izveidot mainīgās devas kartes slāpeklim un kaisīt slāpeklim mainīgu devu. Vēl var veikt ražas prognozes mūsu sistēmā. Mēs iegūstam satelīta attēlus un aprēķinot to veģetāciju uz lauka, ir iespējams izveidot ražas prognozi, kāds ir tas ražas potenciāls šajā sezonā uz lauka.